Labdien, darbie skatītāji! Labdien, krūtsvēžu pacienti, biedrības Vita dalībnieces un arī piederīgie onkoloģisko pacientu ģimenēs. Mēs turpinam mūsu semināru Apsteidz krūtsvēzi ar veselību pratību. Un šodien ir 5. seminārs, kas tiek publicēts 20. septembrī 2023. gadā. Un mēs turpinam to filmēt Latvijas onkoloģijas centrā, kur gan uz ķīmijterapiju, gan pie ķirurgiem ierodās pacienti tieši pa šīm durvīm. Kāds ir tālākais pacienta ceļš, stāstīs mūsu speciālisti turpmākajās minūtēs. Krūtsvēža pacientu atbalsta biedrība Vita turpina savu ciklu. Mēs turpinam seminārus Apsteidz krūtsvēzi ar veselību pratību. Un mums tik tiešām tas ir svarīgi, kad zināšanas iet pa priekšu. Un jo vairāk zinās pacientas, jo mazāk būs to baiļu. Un mums tas ir īpaši svarīgi tāpēc, lai nebūtu tik katastrofāli zema atsaucība uz mammogrāfijas ielūkumiem. Tikai 39% pa pirmiem 23. gada 6 mēnešiem tas rādītājs nedara, nekādai aptvere, nedara statistikai, nedara arī nepalīdz, nedod mums iespēju 1. un 2. stadijā, agrīnā stadijā, atklāt krūtsvēzi. Jo, ja mēs sasniedzam kaut vai 70%, mēs tad izķertu tos gadījumus un ļautu agrīni diagnosticēt to krūtsvēzi un viegli to izārstēt. Ķīmijterapijas nodaļā visilgstošāku laiku pavada pacienti saņemot tās nozīmētās procedūras, to svarīgu ārstēšanu. Dažreiz tā ir pirmā ārstēšana, un tikai pēc tam, pēc vairākiem mēnešiem, kad ar 5-6 ķīmijterapijas seansiem ir likvidēts audzējs, tad tikai pacients nonāk pie ķirurga un viņam atlikušās šūnas izņem ķirurģiski. Bet šajā nodaļā ik mēnesi pacienti ierodās, daži ierodās arī biežāk, un īso stāstu par šo Latvijas onkoloģijas centra ķīmijterapijas dienas stacionāru pastāstīs ķīmijterapijas dienas stacionāra vadītāja, medicīnas zinātņu doktore, asociētā profesore Iveta Kudaba. Kas tad notiek šajā nodaļā ar pacientiem, kuri pirmo reizi atnāk? Pacienti bieži vien tiešām savu ārstēšanu mūsdienās sāk ar ķīmijterapiju. Ir, protams, gadījumi, ka tā ir primārā operācija, un daudzi tādi gadījumi ir, bet aizvien lielāks skaits pacienti saņem ķīmijterapiju arī kā pašu pirmo ārstēšanu. Protams, ir arī pacienti, kas saņem pēcoperācijas ķīmijterapiju, un tas var būt mēneši, un tie ir pacienti, kas arī gadiem nāk uz ķīmijterapijas procedūru. Šajā nodaļā pacienti ir tie, kas saņem ķīmijterapiju un vakarā dodās mājās pēc procedūras. Cik stundas pavada šeit vidēji pacients viens? Varbūt nepateikšu vidēji, bet informācijai tas būtu tieši pati procedūra. Es nerunāju par to, ka vispirms pacients, protams, tiek reģistrēts, ir saruna ar ārstu, kas arī, protams, ietilpst visā šai kopējā procedūras ilgumā. Pati ķīmijterapija var būt no 30 minūtēm, bet tā var ilgt pat 6 stundas vienā dienā. Pacientiem ir dažādi intervāli starp ķīmijterapijas procedūrām. Tie var būt katras 3 nedēļas, tie var būt katras 2 nedēļas, bet ir diezgan liels pacientu skaits, kam jāmēro ceļš uz ķīmijterapijas dienas stacionāru un jāsaņem šī ārstēšana arī reizi nedēļā, ik nedēļas, un ir pacienti, kas nāk 5 dienas pēc kārtas. Ar to es gribēju teikt, ka procedūras ir ļoti atšķirīgas, tāpat kā medikamenti, un tas, protams, nav vienāds visiem pacientiem, tas ir atšķirīgs, ņemot vērā gan audzēja lokalizāciju, audzēja veidu, izplatību, pacientu pašu, protams, kas ir, manuprāt, pats galvenais, pacientu vispārējais stāvoklis, un tā joprojām. Tas ir viss, ko mēs saprotam ar ārstniecības procesu. Apmēram
Ir tādi pacienti, kad ir metastāzes, tad varbūt mēs agrāk mēs pacienti domājam, ka ar to vispār nav vairs tālāk jēgas ārstēties. Bet īstenībā mums jāmaina šis viedoklis, šīs zināšanas par metastātiskā krūtsvēža ārstēšanu. Un varētu tā būt, un mūsu biedrībā ir locekla, kura tieši pēc krūtsvēža ārstē savas metastāzes, kuras parādījās jau citās vietās, jau no sākuma 7 gadi, tagad jau 9 gadi, un viņi turpina periodiski nākt un uzturēt savu veselību. Jā, tā ir pilnīgi taisnība, jo audzējs, ļaundabīgi audzēji, un arī tieši par ko jūs jautājāt, krūtsvēzis ir nenoliedzami. Šodien tiek uzskatīts, ka tā ir hroniska slimība, līdzīgi, protams, ne tieši tas pats, kā tas var būt cukura diabēts un tam līdzīgi. Un, protams, kā minētais krūtsvēža pacients krūtsvēzis ir ar daudzām ārstēšanas iespējām, taiskaitā metastātisks krūtsvēzis. Tas ir viens no jūtīgākiem audzējiem gan uz klasisko citostātisko ķīmijterapiju. Šobrīd mums ir pievienojušies klāt ne tikai hormonu terapija, kas ir daudzu gadu garumā, bet arī mērķterapija, bioloģiskās vielas un imūnterapija. Tas ir viss, kas ir šobrīd pieejams un iespējams arī ikdienā, klīniskā praksē mūsu pacientiem, mūsu valstī. Tas ir pieejams, daudzas lietas šobrīd mūsu pacientiem ir iespējamas balstoties uz visām rekomendācijām, veicot papildus izmeklējumus, ko nosaka, gan tie būtu mutācija noteikšana, gan hormonu receptori un tam līdzīgi, kas nosaka, kā tad tiek izlemts par to, kāda ārstēšana ir tieši šai pacientei vai šim pacientam. Individuāli vadoties un balstoties, protams, uz rekomendācijām, bet rekomendācijas ir tāpēc, lai tās pielietotu konkrētam cilvēkam. Ja varētu precizēt vārdu mērķterapija, vai es pareizi saprotu, ka tas ir mērķēta tieši uz vēža šūnām, un tad, piemēram, ir viens no medikamentiem jau kompensēts arī Latvijā, mēs ilgi gaidījām Herceptīns, un uz to procedūru pacienti atnāk, protams, ar analīžu veikšanu, ar sarunu ar ārstu, viņi tikai iešpricē, un viņi pēc 15 minūtēm dodās mājās. Tas jūs minētais Herceptīns, tātad ķīmiskais nosaukums ir trastuzumabs, un viņš mums ir šobrīd pieejams gan denozā formā, gan arī zemādas formā, un tā ir nopietna terapija, un ko nozīmē mērķterapija. Viss iedarbojas uz vēža šūnu, bet tas ir uz konkrētu mērķi. Konkrētā gadījumā tas ir trastuzumabs vai Herceptīns darbojas uz HER2 receptoru. Tātad tās ir mērķis, tā ir mērķterapija. Un tas, laikam, tas agresīvais, ja? Ir dažādi. Varbūt viens no vēl agresīvākiem varētu būt trīskārši negatīvais krūtsvēzis, kad visi šie gan hormonu receptori, gan HER2 receptori ir negatīvi. Un tajā gadījumā mūsu klīniskā praksē jau ir pievienojusies arī imūnterapija. Ja? Tātad kopumā gribētos teikt, ja kādreiz runāja par ķīmijterapiju un hormonterapiju krūtsvēža pacientiem, tad šobrīd ir pievienojušās vēl zāles, medikamenti, par ko es iepriekš minēju, pilnīgi no ar citu, ne tikai kas iedarbojas, kā jūs minējāt, uz vēža šūnu, uz šūnas cikla fāzēm, bet jau uz konkrētiem receptoriem, kas atrodas uz šīs vēža šūniņas. Ja? Tas tāds saudzējoši īpaši, jā? Tas ir papildinājums visam tam. Tas ir, es teikšu, saudzējošs, bieži vien pacientei saudzējošāks, jo visām terapijām ir blakus parādības, bet nesaudzējošāks pret vēzi. Mēs šodien runāsim par ķīmijterapiju, tieši par to ilgāko un svarīgāko ārstēšanu, un mēs nosaucam mūsu sarunu bez mītiem par ķīmijterapiju. Tātad par jaunākiem gan sasniegumiem, gan metodēm, gan medikamentiem, kas šobrīd tiek pielietots ārstējot pacientus vai pirms operācijas, vai pēc krūtsvēža operācijas. Un mūsu sarunā piedalās Latvijas onkoloģijas centra 9A ķīmijterapijas nodaļas vadītāja, onkoloģija ķīmijterapeite Signe Plāte. Jā, labdien.
ja? Un mēs, ja jau mēs runājam bez mītiem par ķīmijterapiju, tad mums vajag arī precīzu ārstēšanu. Un šobrīd mēs to nevaram veikt bez ģenētiskiem testiem. Šobrīd ar mums runās un stāstīs tieši par to precīzo noteikšanu ārsts no Austrumu slimnīcas, no laboratorijas dienesta sekvencēšanas daļas un tās sekvencēšanas daļas vadītājs Ģirds Šķenders. Sveiki. Lūk, tātad mēs sāksim ar to, ko zina mūsu pacienti par ķīmijterapiju. Es savā laikā, vēl 2006. gadā, man bija priekšstats pavisam formāls. Ir baltā ķīmija, dzeltenā ķīmija un sarkanā. Viena viegla, otra vidēja un trešā pavisam smaga. Un tāds, diemžēl, priekšstats varbūt kaut kur vēl paliek, bet tas ir ļoti novecojies. Bet es vēlreiz gribu pateikt, ja būtu mums labāka atsaucība uz mamogrāfijas izmeklējumiem, tad jums būtu iespēja tāpat kā man pēc vieglās ķīmijterapijas man ir saglabājušies mati, tie nenogāja. Tātad klausamies, mācamies un apsteidzam krūtsvēzi. Nekādas sāpes viņš nedod. Mums pašiem ir jāsaudzē savas krūtis. Sāksim ar doktori Signi Plāti. Tātad to abecīti, kādi ir vēža tipi un kāpēc tik precīzi ķīmijterapeitam jāzina, kādas zāles nozīmē ārstēšanai? Pirmkārt, es gribētu papildināt Janums kundzi un teikt par šo skrīningu, ka tas jau nav mērķis procentu. Mērķis ir samazināt ciešanas un mērķis ir sievietes, kuras mazāk smagi tiek ārstētas. Otrakārt, ķīmijterapija zināmā mērā ir novecojis formulējums, ir medikamentozā terapija, kas sastāv no 3 lieliem tādiem vaļiem, no kuriem ķīmijterapija ir tikai viens. Ir ķīmijterapija, ir mērķterapija un ir specifiskā imunterapija. Skrīnings ir ļoti svarīgs tādēļ, un te mēs iepīstam ģenētiskos izmeklējumus, ka ja pacientei tiek konstatēts audzējs, kuru viņa pati nav pamanījusi, jo šeit nedara īsti vārds audzēsim krūti, šeit dara vārds audzēsim sevi. Skrīnings ir tad, ja nav nekāds iztaustāms veidojums, pilnīgi vesela sieviete iet uz izmeklējumu un tiek konstatēts veidojums krūtī. Automātiski ir skaidrs, ka tas būs pirmā, vissliktākā gadījumā 2. stadija, un tad varbūt iesaistot kolēģi sarunā, ir ļoti, ļoti svarīga šī ģenētiskā izmeklēšana, jo atkarībā no vēža tipiem, ko mēs apspriedīsim, varētu būt gadījumi, kad pacientei vispār nav ķīmijterapija, ka pacientei ir tikai hormonterapija, pacientei ir kaut kādos izņēmuma gadījumos staru terapija, jo krūts vēža ārstēšana ir ļoti kompleksa un ļoti, varētu teikt, komplicēta. Un tādēļ es vienmēr uzsveru, ka katrai pacientei ir jāsaprot savs krūts vēzis. Šeit noteikti nedara sarunas ar kaimiņienēm, dažādas literatūras lasīšana, jo ir, Janovs kundze saka, 4 krūts vēža tipi, patiesībā šie tipi ar vienu palielinās, un jo valstī straujāk līdzi vadlīnijām ies apmaksa, arī mums parādās šie jaunie līdzekļi, kur ir svarīga konkrēta mērķa konstatēšana audzējā, un tad uz šo mērķi ir medikamenti. Bet ja mēs runājam tā ļoti kā no senāku laiku skolas grāmatas, tad pats svarīgākais krūts vēzī vienmēr obligāti ir noteikti hormonu receptori. Hormonu receptori, tas ir estrogēnu receptori un progesteronu receptori, un tiek noteikti epidermāla augšanas faktora 2 receptors HER. To es domāju, ka ļoti daudz ir dzirdējuši, jo Latvijā bija milzīga cīņa par specifiskām medikamentu iekļaušanu. Tas gan bija vismaz gadus 15 vai 20 atpakaļ. Bija tāda interesanta akcija, ka pacients pat nesa gar saimu un meta akmeņus, tā kā, lai panāktu šo kompensāciju, jo šī epidermāla augšanas faktora atklāšana patiesībā bija tāds tiešām ļoti revolucionārs solis krūts vēža terapijā. Pretī šam receptoram
receptoram ir specifiski medikamenti. Gadu gaitā viņi jau ir daudz, toreiz cīnījās par trastuzubabu, tagad ir daudz vairāk jau šo medikamentu. Un attiecīgi sadalot, kā tie receptori var sastāties, ir pacientis, kurām ir HER pozitīvs un hormonu negatīvs audzējs, ir pacients, kurām viss ir pozitīvs, HER pozitīvs, hormonu pozitīvs, un tad ir pacients, kurās HER receptori ir negatīvi, un viņas arī var būt hormonu pozitīvas un hormonu negatīvas. Un tāpēc ir vēl tāds teiciens trīskārši negatīvu pacientu, kurai ir negatīvs visi šie rādītāji. Bet, tas ir diezgan smags. Jebkurš audzējs ir agresīvs, jo tur ir papildus apstākļi, bet tas ir audzējs, kur ir mazāk terapijas iespēja, jo nav hormonu terapijas, nav mērķterapijas, ir tikai imūnterapija vai ķīmijterapija. Nevis nav kompensācija, ir tagad kompensācija, imūnterapija ļoti lieliem soļiem iet uz priekšu, bet ir vienkārši ierobežotāks skaits, ko var piedāvāt pacientei, bet ļoti svarīgi agrīnās stadijās ir arī tāda, daktars izskaidros, tāda kompleksāka audzēja izmeklēšana, jo ir pacienta grupa, kurām nevajag ķīmijterapiju profilaktiski. Ja? Jo tev es tikai piebildīšu vēl, ka ķīmijterapija var būt dažādos mirkļos. Ķīmijterapija var būt pirms operācijas, to sauc par neoadjuvantu, lai samazinātu audzēju apjomu, un ir pierādīts, ka ir daudz labāki ilgtermiņa rezultāti. Ķīmijterapija var būt pēc operācijas, un ķīmijterapija var būt neatkarīga no operācijas. Un tagad, ja mēs tā kā to sarunu ievirzam pacientiem, kurām ir laicīgi atklāts audzējs, jo par metastātisku mēs varam runāt vēlāk, bet, teiksim, tieši tā skrīninga nozīme. Ja mums ir pacienti, kuri ir atklāts pirmās stadijas audzējs, mēs zinām, ka, teiksim, viņi ir HER negatīva un hormonu pozitīva, tad ļoti liela daļa šo pacientu varētu ķīmijterapiju vispār nesaņemt. Tad nebojāt savu veselību. Un tad mēs tā kā iesaistam jau laboratoriju savos meklējumos, vai šī pacienta var saņemt tikai hormonu terapiju. Vai šeit es drīkstu jautāt doktoram Šķenderam tādu jautājumu, kas izskanēja jau gadu atpakaļ mūsu pacientu arī akcijās oktobrī krūtsvēža mēnesī, kad lūk, tādas izpalīdzīgās kompānijas, firmas no ārzemēm piedāvā pa 3000 mūsu pacientiem nosūtīt viņu izmeklējumus, asins paraugus, un tad viņi nosaka, vai šai pacientei vajadzīga tā terapija vai tas preparāts, kuru paredz vadlīnijas. Un viņas bija ļoti priecīgas, kad saņēma pēc tiem 3000 apmaksas, pēc apmaksas viņi saņem atbildi, ka nevajag, un tad viņas var izvairīties no ķīmijterapijas. Vai šī pieeja ir pareiza, ka mums jāsūt uz ārzemēm? Diemžēl jāatzīst, ka šajā brīdī tā situācija ir tāda, ka šo specifisko testu, kas patiesībā ir tātad vairāku sievietes gēnu, gēna parametru nolasīšanas tests, kas tātad izšķir šo te jautājumu par, vai tā ir ķīmija, atbilstība tikai hormonu terapijai. Latvijā mēs uz vietas nevaram veikt. Un līdz ar to ir principā vairāki šādi veida testi, bet onkologu ķīmijterapeiti uzskata, ka tikai viens no šiem testiem ir ar pietiekoši augstu pierādījumu līmeni, un tas ir šis tests, kurš, diemžēl, maksā šos 3000. Tā labā ziņa, ko mēs esam no laboratorijas puses izdarījuši, mēs esam Nacionālajam veselības dienestam iesnieguši šo te projektu par šo testa pielietošanu un ar perspektīvu iekļaut šo testu apmaksājumu veselības pakalpojumu sarakstā. Līdz ar to tā mūsu cerība ir, ka jau nākošajā gadā šos 3000 eiro pacientam nevajadzēs maksāt pašām, bet valsts tātad sākotnēji projektu ietverā apmaksās šo testu izmaksas, un pēc tam tas tiks iekļauts nākošajos budžetos. Paralēli tam, protams, mēs no laboratorijas puses arī izskatām iespējas šo testu ieviest pie sevis, bet, lai to izdarītu, tātad vēl ir nepieciešams savākt
pētījumos lielāku šo pierādījumu bāzi. Bet finansiālajā ziņā es varu tā precizēt, ka tas izdevīgi ne tikai pacientei, tātad viņa paliek mājās, viņa nav slimības lapu, pēc ķīmijterapijas viņai nav izdevumi un valstī nav izdevumi, bet tas izdevīgi arī pašai valstī, jo tiek taupīti līdzekļi uz pašiem ķīmijterapijas preparātiem. Jā, tāds ietaupījums, protams, arī ir. Un pat valstī vairāk ietaupa valsts nekā pacients. Bet tie lielākie ietaupījumi, un tas ir arī šajos pētījumos pierādīts, ka veicot šo testu ir finansiāls ieguvums, jā, kā jūs teicāt, gan pacientai, bet, protams, arī valstī, jo, ja netiek dot ķīmijterapeita, daktari klāt apstiprinās, tad ir iespēja saglabāt arī šo darba spēju, un līdz ar to tās sievietes, tā kā neizkrīt no aprites, no darba tirgus. Es gribētu uzsvērt, ka tas ir šīm agrīnā vēža pacientiem, jo kaut arī mums ir krūts vēža dalījums molekulārajos dažādos veidos, nav atcelta arī vēža stadiju dalīšana tā kā, teiksim, senākos laikos, kur ir šie TNM, ja, tas ir audzēja lielums, limfmezgli un metastāzes. Un ja paciente nav bijusi skrīningā, arī tāds mums ir pacients, ja paciente nav 5 gadus vispār bijusi pie ārsta, un ja viņa griežas pie ārsta ar audzēju, teiksim, 5 cm lielumā, kur viņa pati ir sataustījusi, tad tas automātiski ir T2. Ja padusē ir limfmezglis, tad pacientei nevajag šo izmeklējumu. Es domāju, pacients to nesaprot. Ir ļoti stabilas krūts vēža ārstēšanas vadlīnijas. Tās, protams, ir vadlīnijas, kuras piemēro konkrētai klīniskai situācijai. Un, ja pacientei ir pozitīva limfmezgli, tad viņai noteikti ir nepieciešama ķīmijterapija, pat ja viņai pēc onkotaipa būtu dati, ka viņai nav nepieciešama, jo onkotaips tā ir tā pamatdoma, tās ir pacientes, kuras ir ļoti laicīgi, kuras ir pirmās stadijas pacientes, kur ir šī izšķiršanās, ir ķīmijterapija vai nav. Ja pacientei ir tālāk par otro stadiju audzējs un vēl dažādi tur ar atkarībā no apakštipa, viņai neatkarīgi no šīs analīzes ir nepieciešama ķīmijterapija. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti arī mīts, jo, teiksim, kā mēs saprotam, teiksim, nopirkt šo analīzi pašlaik var pacientes gan tādas, kurām to vajag, gan tādas, kurām to nevajag, ja? Un tad ir diezgan sarežģīta diskusija pacienti, jo viņi rāda šo analīzi, ka viņi negrib ķīmijterapiju, viņu it kā nevajag, bet pacientei, piemēram, ir 3B stadija, kur nevienam ķīmijterapeitam nav jautājums, ka viņai ir nepieciešama ķīmijterapija. Un vēl tādu otru piebildu, ko es gribētu teikt, krūts audzēja pacients neapšaubām ir jaunas gados, un tā ir tāda diezgan liela trauma psiholoģiska, un tādēļ ķīmijterapijas panesamībā ienāk ļoti daudz psiholoģisko faktoru. Un es gribētu teikt, ka atgriešanās darbā vai neatgriešanās ir ļoti, ļoti subjektīvs faktors. Ir pacients, kuras atgriežas darbā arī ķīmijterapijas laikā. Tas noteikti ir atkarīgs no pacients darba profila, no pacients personības tipa. Un es atkārtot vienmēr, kad kaut kur tiek runāt, mēģinu to uzsvērt, ka ķīmijterapija pati par sevi nekad neinvalidizē cilvēku. Ķīmijterapija sevišķi, ja viņa ir tikai profilaktiska, ir īslaicīgas grūtības. Ja, un varbūt būs muļķīgs tāds piemērs, bet pašlaik ir ārkārtīgi, kā mēs zinām, modē dekoratīvā nevis kosmētika, bet dekoratīvās operācijas, teiksim, skaistuma operācijas, un zināmā alegorijā es gribētu teikt, ka cilvēks iet palielināt krūtis, samazināt krūtis, operēt tur krūnkas, viņš tāpat kaut ko pacieš. Tas ir kaut kāds periods, kamēr viņam dzīs tāda, kamēr un ķīmijterapija, protams, tas ir cits līmenis un savādāk, bet profilaktiskā ķīmijterapija nekad neinvalidizē pacientu, ja viņam pirms tam nav ļoti smagas blakus parādības. Ja? Tie stāsti, kā ir sabeigts aknas pēc ķīmijterapijas, ir diabēts un tā tālāk, viņi 90% gadījumu nav patiesi. Tur ir bijusi pacienti ar milzīgu lieko svaru, jau ar cukuru intoleranci. Tāpēc es gribētu
aicināt pacientus pieiet savai terapijai ārkārtīgi racionāli. Neviens ķīmijterapeits nekad nenozīmēs terapiju, kuru pacientei nav nepieciešama. Mums pirmkārt ir kontrols, ir dubult checking, ir multidisciplinārais konsīlijs, ir kompensējumu zāļu saraksts, kurā ir precīzi definēts, kuram vispār ko drīkst izrakstīt. Nekad pacients nevar saņemt medikamentu, ja viņš neatbilst. Drīkstu jau pateikt, ka ķīmijterapija kļūst par precīzijas medicīnu. Jā, un tāpēc es gribētu noņemt šo varbūt tādu, kā lai saka, nepatiku pret ķīmijterapiju. Tā ir viena no ārstēšanas metodēm, ļoti efektīva metode. 4. stadijas krūts vēža pacients dzīvo 10 un ilgāk gadus, bet, protams, viņi dzīvo saņemot terapiju. Ja? Un, es domāju, ka tas ir diezgan noziedzīgi šīs pacients stigmēt un iebiedēt, ka ķīmijterapija tas ir tik slikti, tas ir šausmīgi. Tā, jo pirmkārt, kā jūs teicāt, tā ir precīzijas medicīna, ir pacients, kurš saņem pilnīgi citus mērķterapijas līdzekļus, kuras saņem hormonterapiju kombinācijā ar imūnterapiju. Protams, jebkurai terapijai ir blaknes. Ja, mēs nevaram izārstēt. Katrs organisms ir dažāds. Mēs nevaram 4. stadijas vēzi ārstēt bez nevienām ciešanām, bez blaknēm, bet es gribētu aicināt pacientus pirmkārt pieiet ļoti racionāli, otrkārt tomēr izvēlēties ārstu, kuram viņas uzticas iepriekšējām sarunām. Tātad jums būs savs ģimenes ārsts un savs ķīmijterapeits. Tas vienmēr tā nebūs. To es arī negribētu tā teikt. Es gribētu teikt drusku savādāk. Tā kā teica dr. Arcimovičs, ka pirmkārt, sākot ārstēt krūts vēzi, 1 nedēļas jautājums neko nemaina. Ka steiga nav nepieciešama. Ja ir nepieciešama kāda analīze, mēs veicam šo analīzi un nav jāsatraucas, ka, analīze būs pēc nedēļas. Tas ir pilnīgi normāli. Citreiz mums ir cita lokalizācija audzējam arī pēc 2 nedēļām. Mēs pagaidām šo analīzi un tā nav traģēdija. Tas ir viens. Otrs, ka tomēr ir vairākas iespējas, ir Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, ir Rakus. Ja pacientei ir jebkādas šaubas, tad visticamāk viņai ir jānomaina ārsts vai stacionārs, bet ja viņi sāk ārstēties, tad viņi uzticas un, saņem šo terapiju maksimāli pozitīvi centrēt. Ja, jo tas arī tāds muļķīgs piemērs, bet, izplatīta zarnu audzēju pacienti nekad neuzņem tik vētrainu un neirotiski, savu to procesu, kas arī ir saprotams, ja, jo zarnas mēs neredzam, mums nav nekāda vizuāla traucējuma, bet arī krūts vēža pacientiem, jebkuram pacientam, es vienmēr saku, ka pirmais būtu pieiet maksimāli pragmatiski. Jā. Un, protams, ka, ja mēs gribam mazāku terapiju, mums ir laicīgāk jādiagnosticē. Un tāpēc es gribētu uzsvērt, ka šie skrīninga procenti jau nav kā procenti, lai kāds atskaitītos, ka redz, cik mums ir labi procenti. Tie procenti ir vienkārši izglābtas sievietes, kurām nav šie stresa, nav šie ārkārtīgie pārdzīvojumi, nav šī ilgtermiņa ārstēšana. Un vēl detalizēt šeit mēģināšu ilustrēt ar savu personīgo piemēru. Lai man nebūtu tāda stresa un psiholoģiskā spiediena no diagnozes vēzis, es centos pat ne 6 mēnešu, bet 1 mēneša laikā nosūtīt dokumentus un panākt, ka man piešķir invaliditāti. Un vēža gadījumā invaliditāte piešķir 2. grupas invaliditāte. Vismaz uz gadu. Ja individuāls tāds izskata pacientu pēc gada, arī varētu būt uz 2. gadu piešķir tādu pašu 2. grupas invaliditāti. Kāpēc es iesaku visiem iet šo ceļu, un mēs runājam ar DEAK vadītājiem, un viņi tam piekrīt, arī Labklājības ministrija. Ja sievietei tas atvieglo transporta izdevumus, un viņa bezmaksas var atbraukt, pateicoties 2. grupai invaliditātes, atbraukt no Stāmerienes vai no Kolkas ar pārsēšanām, bet viņai bezmaksas ir šis transports, viņa jau vieglāk tiek uz ārstēšanu. Tāpēc es iesaku visiem noformēt invaliditāti, bet kas tālāk notiek ar darba devējiem? Es kopā saņēmu 5 ķīmijterapijas, un pēc pirmām
4 ķīmijterapijām es pat neņēmu slimības lapu. Es atnācu no rīta uz procedūru, man iepilināja manu devu, un es pēcpusdienā, es labi jūtos, es tiku darbā. Bet tikai 4. 5. reizē man kļuva sliktāk, un tad man bija tur 2 dienu slimības lapa, un faktiski varēja pat neņemt, nokārtot tā, ka darbu var padarīt mājās. Tātad šobrīd mēs skatāmies individuāli. Ja? Bet juridiski un morāli man bija vieglāk, ka man ir nokārtota invaliditāte. Es varēju nerūpēties, kad ar ko es nopelnīšu, ja man nav spēka, vai es nopelnīšu darbā to pašu? Vai es varēšu apmaksāt dzīvokli? Vai es varēšu tagad normāli dzīvot vismaz 2 gadus? Un šī invaliditātes pabalsts jums pajautā, vai jūs gribat strādāt šīs invaliditātes laikā? Es teicu, jā, es vēlos. Un man invaliditāti piešķira 80% apmērā no manas algas. No manas vidējas algas. Tātad es turpinu strādāt un saņemu vēl invaliditātes pensiju, tātad pabalstu, kura man vairo manu algu. Tātad sieviete ir mierīgāka. Viņa var samaksāt gan bērnam, viņa nestreso, un tas noņem tik lielu stresu. Panāciet lūdzu šo mieru, šo sakārtotību. Un tad jūs varēsiet atrast brīvo laiku, pastaigāt pēc procedūras, ielpot svaigu gaisu, cenšaties negulēt un iegūt aktīvāk organisma atgūšanos pēc procedūras un uz nākošo procedūru, kad būs jātaisa asins analīze pirms ķīmijterapijas. Ja? 1 dienu iepriekš mēs atnākam, nododam asins un zinām, cik mums tie leikocīti ir, vai mēs drīkstam saņemt nākošo procedūru. Un šajā posmā, kā vispār pacienti to saprot? Es domāju, ka pacienti saprot ļoti labi. Ir cilvēki, kas saņem lielākā tiesa, protams, ambulatoru un brauc no mājas, bet nav arī nekāda traģēdija. Ir pacienti, kas dzīvo no ļoti tāliem rajoniem, ir pacienti ar pārvietošanās grūtībām jau pirms krūtsvēža, un tādu pacientu ārstējas nodaļā. Un viņi atrodas nodaļā, teiksim, 2 vai 3 dienas, un viņi jūtas stabili, un es domāju, ka, teiksim, ir jāsaprot, ka nav tā, ka 1. stadijas audzējs noteikti ir ambulatori, 4. stadijas audzējs noteikti ir stacionārā, jo arī 4. stadijas Rīgas iedzīvotāji bez blakus slimībām saņem dienas stacionārā, un galēji reti, bet, teiksim, ar ļoti nopietnām balsta slimībām pacienti arī 1. stadijas saņem stacionārā. Runājot par grupu, es gribētu teikt, ka tagad ir drusku mainījies, ir 2. vai 1. grupa atkarībā no funkcionāliem traucējumiem. Arī krūts audzēju pacienti var saņemt 1. grupu, ja viņai ir, teiksim, smags cukuru diabēts uz ķīmijterapijas fonu, viņai pieaug polineiropātija. Tagad nevar strādāt. Un tam līdzīgi, un runājot par strādāšanu ķīmijterapijas laikā, es arī teiktu, ka tas ir ārkārtīgi individuāli. Ja pacientei ir smags fizisks darbs, es personīgi nerekomendētu viņai strādāt. Pacienti var saņemt gan grupu, gan 6 mēnešu slimības lapu. Latvijā jau vairākus gadus drīkst saņemt cilvēks 2 pabalstus. Viņš var saņemt invaliditāti un bezdarbnieku pabalstu. Es domāju, ka būtu tāds aicinājums maksimāli daudz interesēties. Ir ļoti labi rajoni, kuri paši ved pacientus, piemēram, uz terapiju. Pašvaldības nodošana transportu. Jā, tā kā ir ļoti dažādi. Es domāju, tikpat dažādi, cik ir vēža veidi, tikpat dažādi, diemžēl, ir sociālā palīdzība rajonos, bet pacientai pašai bez kautrības vajadzētu uzzināt visus tos variantus. Un, protams, ka starp ķīmijterapijām labāk panesamība ir pacientiem, kuras ir izgulējušās, kuras neceļas 6, teiksim, pieņemsim trolejbus vadītājai, es varbūt nerekomendētu iet uz darbu, ja viņi kroniski neizgulējusies. Mēs apmetam tādu loku, kur atgriežamies pie tā, ka būtu liederīgi uzticēties savam ārstam un izrunāt, vai konkrētai sievietei būtu jāiet darbā starp ķīmijterapiju. Jo ir pilnīgi skaidrs,
skaidrs, ka viņiem būtu regulāri jāpēd minimums, jāizguļas un būtu jābūt laikam fiziskām aktivitātēm. Ja nav laiks iziet šos 8-10 tūkstošus soļus, kaut vai sadalot, tad, protams, nevajadzētu iet darbā, ja darbs ir ļoti garš. Tas ir ļoti, ļoti personīgi. Es domāju, ka pats galvenais ir saņemt ķīmijterapiju tur, kur cilvēks jūtas droši. Pirmo kursu saņemt bez lielām blakus parādībām, jo eksistē pat pilnīgi pierādīta medicīniski piereduma vēmšana. Ja sieviete pirmo reizi saņemot ķīmijterapiju bijusi, teiksim, ārkārtīgā emocionālā stāvoklī un vēl nav kaut kas nostrādājis ar pretvēmšanas terapiju, un ja viņai ir bijusi vēmšana pēc pirmā kursa, ir zināms risks, ka viņai ir piereduma vēmšana. Pats svarīgākais būtu nākt uz pirmo kursu ļoti stabilā stāvoklī. Varbūt, lai tas raidījums mums būtu tāds arī ar kaut kādu tādu perspektīvu, varbūt tomēr doktorim Šķederim mēs varam dot vārdu, jo jebkura onkoloģija un visvairāk krūts vēzis, protams, tomēr iet precīzijas medicīnas virzienā, un mēs nevienu vēžu gadījumā nevaram iztikt bez doktora Šķedera, bet... Tā, kāda jums līdz šim bija slodze, un ko mēs varam cerēt turpmāk? Kā jūs varat palīdzēt krūtsvēža pacientam? Tas virziens precīzijas medicīnā ir tieši saistīts ar šiem molekulārajiem izmeklējumiem, ja, un tās mērķterapijas, protams, kuras ienāk. Tā galvenā ideja jau ir tāda, ja, tātad, ja valstī parādās pieejama jauna specifiska mērķterapija, tad savukārt laboratorijas puse ir gatava noteikt šai terapijai nepieciešamās šīs ģenētiskās izmaiņas. Tad es domāju, šajā gadā mēs esam uzsākuši PIK3CA, tātad gēnu, kuram ir nozīme specifiskas terapijas piešķiršanā testēšana, ja, tātad arī attiecīgi valsts apmaksāts izmeklējums, kas ir pieejams. Un medikaments, jā, tas ir tāds ļoti liels solis, jā. Tā kā, un ar pārējo, tad tas laboratorijas uzdevums principā ir visu laiku sekot līdzi tam, kas notiek, kādas jaunas terapijas parādās, un tā kā apsteidzot vienu solīti priekšā, būt gataviem šīs ģenētiskās izmaiņas arī testēt. Un pacietīgi sagaidīt atbildi. Cik tad, ja nodots asins, ja? Jā. Un cik ilgi jāgaida? Asinīs tātad testē šos BRCA divu gēnu tipiskākās mutācijas. Precizēsim BRCA krūts un olnīcu. Jā, bet tur atšķirās mazliet šī olnīcu vēža gadījumā. Mēs testējam olnīcu audus, jā. Biopsijas krūtsvēža gadījumā, tātad mēs runājam par šīm BRCA testēšanu, mēs testējam asinis, jā, jo tātad ir cits šis materiāls. Bet jebkurā gadījumā, jā, tātad BRCA tests, tas primāro mutāciju noteikšana nedēļas laikā tiek izdarīta. Ja mēs gribam atrast plašāk, jā, tātad visu šo gēnu nolasīt, tad tas var paprasīt pat 3 nedēļas, jā, jo tātad tas informācijas apjoms, ko mēs iegūstam testējot veselu gēnu, ir ļoti liels un attiecīgi ir nepieciešams ilgāks laiks interpretācijai. Lai mēs varētu ķīmijterapeitiem iedot konkrētu šo variantu, ko viņi var izmantot terapijas piemeklēšanā. Vai mums pietiek tādi speciālisti kā jūs? Un es tā saprotu, ka laboratorijas nozīme šobrīd onkoloģija ļoti pieauga. Jā, pilnīgi noteikti. Ar laboratoriju tātad mēs saprotam arī patoloģijas dienestu, jā, tātad visi šie jau pieminētie arī HER receptori un hormonu receptoru noteikšana, tas arī ir patoloģijas laboratorijas uzdevums, un lai iegūtu šādu pilnu ainu par atrasto vēzi un piemeklētu šīs terapijas. Un tas mūsu mērķis ir, lai pacientiem nevajadzētu, teiksim, domāt par to, kur viņām jāiet to savu paraugu, bet
lai pacientes atnākot pie ārsta, var arī veikt visus izmeklējumus un šeit pat uz vietas, un ārsts tad saņem nepieciešamo informāciju un tālāk jau ar pacienti strādā un izvēlās optimālo terapiju. Tātad sanāk, ka var precizēt, agrāk mēs zinājām, kura stadija ir vēzim, tad sākam mācīties, kas ir metastāzes, bet 21. gadsimta pacientes jau zina, kas ir sekvencēšana. Bet noformulēsim vēlreiz, kas ir sekvencēšana, kāpēc viņa vajadzīga? Jā. Tātad, ja mēs runājam par sekvencēšanu, tad mums vajadzētu būt tādam nelielam priekšstatam par to, par mūsu gēniem. Tātad, kas ir šis gēns sastāv no ķīmiskām mazām vienībām, kuras atkārtojās. 4 dažādas šīs vienības, jeb nukleotīdi, kuri atkārtojās. Un tas, ko mēs sekvencējot darām, mēs nolasam šo konkrētā gēna šo 4 burtiņu secības atkārtojumu. Ja. Un tur, kur viņš salūst, tad dod kaut kādu un tad kļūdu. Mēs viņu salīdzinām ar to secību, kādai vajadzētu būt, ar references secību, un ja ir šī izmaiņa, tad tā ir šī sauktā mutācija, ko mēs tad paziņojam ārstējošam ārstam, un tad ārstējošs ārsts skatās, vai šī konkrētā mutācija viņam ļauj izvēlēties terapiju. Tad sekvencēšana vajadzīga, lai noteikt mutācijas. Jā. Tātad, kas tad mums sagaida, ja piešķirs finansējumu mūsu Saeima un Finanšu ministrija, kā faktiski būtu jābūt šai sadarbībai ar ķīmijterapeitiem, kādu jūs redzat darbību jūsu nākošajā gadā, 24. gadā? Tas, ko valsts dara un cenšas darīt, patiesībā ir, ko mēs jau šodien vairākas reizes atkārtojam, lai viss ir pareizajā secībā. Tātad ļoti svarīgi, lai strādā šis skrīnings, mammogrāfija, jo doktora Plāte jau to vairāk kārt uzsvēra, kad tikai, ja mēs laicīgi atrodam, tad mums ir šīs lielākas iespējas, un tad arī, protams, mēs varam labāk palīdzēt tam visam. Un tā valsts pieeja, protams, ir tāda, tātad, ja ir medikamenti, kuriem vajag šos molekulāros ģenētiskos izmeklējumus, tad tos arī apmaksā. Un, mēs ceram, ka tā tas arī turpināsies. Un, doktor Plāte, sakiet lūdzu, es zinu, kad jums ir asociācija, ķīmijterapeitu asociācija, un tagad jau mazāk pacientiem vajag to sarakstiņu iet vai pie ministres vai uz Nacionālā veselības dienestu. Jau asociācija pati skatās, kādi medikamenti ir nepieciešami, kādus nedrīkst atstāt maliņā, ka mēs pieprasam, lai viņi tiek kompensēti Latvijā. Tas ir tāds process. Es domāju, tas ir tāds pats process, kā jauna analīžu un dažādu projektu ieteikšana. Asociācijas mums ir 2. Mums ir Latvijas onkologa asociācija un Latvijas onkologa ķīmijterapeita asociācija. Abas asociācijas ir ļoti aktīvas. Un mēs tā kā informējam par jaunumiem, bet, relatīvi varbūt, netik sliktā ziņa, bet, tas ir fakts, ka zināma medikamentu skaits jau stāv Nacionālajā veselības dienestā ar pozitīvu atzinumu, bet kuram, pašlaik nav finansējumu, un, zināmā mērā, es domāju, tas ir tāds milzīgs darbs, kuru veic Nacionālais veselības dienests, jo tad, kad parādās finansējums, tad viņi analizē tos, kas jau stāv rindā ar pozitīvu atzinumu un mūsu tā kā vēstuli, kuru vairāk no tā visa vajadzētu. Protams, ka ir zināmas problēmas, bet es gribētu uzsvērt, kad ir pēdējo 3-4 gadu laikā ļoti strauji kāpums pieejamībā, analīžu pieejamībā. Es domāju, ka ir tiešām grēks sūdzēties, jo praktiski nav nevienas Eiropas valsts, kur būtu kompensēts pilnīgi viss. Ja? Es domāju, ka svarīgāk ir nevis medikamentu skaits, bet grupu. Vai šī grupa ir nosakta? Es domāju, ka Latvijā pašlaik, protams, nav tāds ideāls stāvoklis, bet ir ļoti adekvāts stāvoklis, un mēs atkal nonākam pie tā paša, ka ja ir agrīns krūts vēzis, tad principā viss ir nosakts.
ja ir laicīgi diagnosticēts 1., 2. stadijas krūts vēzis, pacientei praktiski ir ar ko ārstēt. Zināmas problēmas rodas tad, ja ir 3. un 4. stadija, ir rets apakštips un kaut kādas tādas situācijas. Vēl es gribētu teikt, ka arī kompānijas ļoti cenšas nākt pretī. Mums ir arī pieejamības programmas, teiksim, imūnterapijai tagad ir krūts vēzim pieejamības programma, kur kompānija apmaksā konkrētām pacientiem pie konkrētas tās situācijas, kur atbilst, apmaksā, teiksim, pieņemsim konkrētu medikamentu. Jā. Tā kā es domāju, ka salīdzinoši ir ļoti labas iespējas. Vēl es gribu pajautāt tādu precizējumu arī. Ja neder kāds preparāts, tas saucās pirmās līnijas preparāts un jāizmēģina cits. Kā viņš neder? Kāpēc viņš neder? Es gribu, mēs nezinām, kas ir pirmā līnija, otrā līnija, ir tā, trešā ka pacientam pirmkārt agrīnām stadijām nav līnija. Agrīnai stadijai ir vai nu neoadjuvanta ķīmijterapija, kas ir pirms operācijas, viņa ir relatīvi standartizēta, tad ir operācija un tad ir standarta adjuvanta terapija, tur nav nekāda līnija un šie medikamenti Latvijā ir kompensēti. Par līnijām mēs sākam runāt metastātisku vēža gadījumā, un ja ir metastātisks vēzis un paciente pirmo reizi nonāk uz ķīmijterapiju, viņi saņem pirmās līnijas medikamentozo terapiju, kas var būt kombinācija ķīmija, piemēram, mērķterapija. Tāpēc es jokojos, kurš ir atcēlis, jo tādas panesamības, reālas nepanesamības ir galēji reti. Varbūt pacients, kurām ir alerģiska reakcija uz konkrētu medikamentu, tad viņi maina uz citu. Parasti ir tā, ka paejot laika periodam sāks process progresija uz pirmās līnijas terapijas. Un tad, ja ir process progresija, tad ir otrās līnijas terapija. Cita medikamenta meklēšana, tā ir otrā līnija. Problēmas sāks, ja jau ir saņemta otrā līnija un, teiksim, pacienti ar metastātisku vēzi dzīvo jau 5 gadus, un tad ir atkal aktivācija, un tad ir trešā līnija. Jāmeklē vēl trešais medikaments. Un, teiksim, attīstoties arī pasaules visiem pētījumiem un ziņām, parādās jauni medikamenti, un, protams, ka pilnīgi visi medikamenti tiek testēti pirmā līnijā. Pirmā vai otrā līnijā, ja tur ir vislielākā efektivitāte. Un, teiksim, es domāju, tie smagie stāsti, kur cilvēki stāsta, ka viņi slikti panes ķīmijterapiju, ir tie, kur ir, piemēram, 5. līnija un plašu saknu metastāzes. Pacienti, kas jau ir ārstējusies 7 gadus un ir plašs process, tā ļoti labi viņi nevar justies neatkarīgi no ķīmijterapijas. Ja? Un tad ir šis jautājums, ko dod, bet principā es atkārtot gribētu uzsvērt, ka nepanesība kā tāda ir, īstenībā mēs viņu nesaucam par nepanesību, tā ir alerģiska reakcija uz kādu medikamentu, viņa ir salīdzinoši ļoti reta. Pacientes mīl sūtīt analīzes arī uz tādām, kā lai mēs tā maigāk sakām, uz tādām komerciāli noskaņotām kompānijām, kurām nav sakara ar teiksim, ģenētiskiem testiem, un tad nes sarakstu, ka viņai šķiet, ka viņai nestrādā, pieņemsim, 5-uracils vai vēl kaut kas tam līdzīgi. Tāpēc es sāku ar vadlīnijām, tā kā gribētu beigt, jebkurš tests, ja viņš ir reāli sev pierādījis klīniskos pētījumos, viņš ir minēts vadlīnijās. Ja ir kāds tests un tagad, pasaule ir ļoti komercializēta un pacientiem piedāvā gan B17, gan jebko. Ja es vienmēr iesaku pacientiem arī pašiem paskatīties, visas vadlīnijas ir publiski pieejamas. Protams, pacientam nav jāsaprot detaļās, bet, kā es jokojos, ja medikaments vai tests vispār nekad nav minēts nevienā, ne Eiropas, ne Amerikas vadlīnijās, tad tas ir tīri komerciāls projekts, kurš interesēts naudā. Jā, un diezgan loģiski, ka Latvijas valsts tādus, protams, nekompensē. Ja, jo arī tur bieži ir kaut kāda konflikta, pacienti ir atradusi kaut kādu ļoti konkrētu klīniku, un viņi domā, ka valstī vajadzētu kompensēt viņas tādēļ ir šis vadlīnija jautājums, jo kādreiz pacients saka, priekš, kam ir vajadzīgs ārsts, ja jau jūs tikai pēc vadlīnijām. Vadlīnijas neaizstāja ārstu, visas klīniskās situācijas blaknes un tā tālāk, bet vadlīnija tomēr ir tāds ceļš.
Tā vienkāršot sakot, ja mums jānokļūst Ventspilī, mēs braucam Rīga-Ventspils, un mēs parasti braucam uz ceļu, kur rakstīts Līga-Ventspils. Mēs nebraucam Rīga-Bauska, Dobela, Saldus, Ventspils. Ja? Un tāpēc vadlīnijas ir tikai tāds ceļš. Varbūt jums būtu vēlējumi mūsu pacientiem? Kādiem mums jābūt? Un pacientiem vēlējums būtu, kā es teicu, pirmkārt pieiet maksimāli lietišķi, uzzinot kādu sliktu situāciju, viņu sagrupēt, kaut vai uzrakstīt uz papīru un izdomāt tādus stabilus, mierīgus risinājumus, atrast medicīnas iestādi, kurai pacients uzticas, saņemt terapiju un paralēli izvēlēties labāko sev dzīves modeli atkarībā no slimības lapām, darbiem un tā tālāk. Un, protams, visiem ir apnicis, bet es tomēr tiešām aicinātu visus apmeklēt skrīningu izmeklējumu. Ja mums Latvijā būtu krūts vēža 1., 2. stadija vismaz 60% pacienšu, tad arī budžets būtu daudz brīvāks, un tad mēs kādu citu varētu veltīt laiku, teiksim, vēža ģimeņa analīzē, dakteris pastāstīt, jo tā ir tāda ļoti atsevišķa tēma, un daudzām citām iespējām, jo principā jau ir ļoti daudz iespēju un ļoti daudz arī citu tādu klīnisku situāciju, tā kā tiešām, jo mēs ātrāk atradīsim audzēju, noteikti neizlikties un nebaidīties, jo mazāks audzējs, jo vieglāk terapija un mazāk seku. Tikai gribu piekrist dakteris Plāts teiktajam un uzsvērt to, ka valsts nodrošina šo skrīningu un to noteikti vajag izmantot un domāt par sevi un savu veselību. Es pateicos mūsu sarunas dalībniekiem, Latvijas onkoloģijas centra 9. nodaļas vadītāja doktorei Signei Plātei un Austrumu slimnīcas laboratorijas sekvencēšanas nodaļas vadītājiem Ģirtam Šķenderam par šo sarunu. Es gribu teikt mūsu skatītājiem, nākošajā mēnesī mēs runāsim par starošanu, tikpat izsmeļoši un aizrautīgi. Es pateicos jums par uzmanību līdz 20. oktobrim.